Ļoti labi. Skaties, kā viņi pa augumiem sanākuši visur. Kā viņi to tam gatavi? Tas ir ļoti labi. Pēc visu gaitā. Kas jums tur ir uz skatuves? Jūs nepārojāt? Viņi pārojās patreiz. Kas nav? Es jau varu pieiet, bet tas ir labākais solis. Es nevienu soli tur nezinu. Labi, Laižām, mums nav. Lūdzu, Laizē, palīdz. Nu samaksās! Laižām, mums nav laiciņas. Viņš ir forši federējā. Ejiet un meitas ņemiet līdzi. Meitas jau mēs taču sarunājām. Meitas spirinās, jā?
Nu, drīkstat atlaist to mīļo meiteni. Un to nevies, vai ne? Tik forši. Nu, un tad jūs daļīgi tam redzējāt. Šitā būtu. Satraucies jābrauc uz to kilā maizi. Kur man tās apiņas nāc? Tautas sanāk, piesakieties kājas kustināt, kam kājas nekustinās, tas sāk pie mūsu galdiņa, ganīs pa velti, tikai 30 centīmi, vai tā ir nauda, tā nav nauda mūsu dienās. Droši. Noteikti uzteikt vismaz varat pagaidāt. Pat 50 degustācija, priekšā pa 30. Mēs arī pa 30, bet es vienkārši gribēju pamēģināt. Varbūt, ka nav vērts maksāt nemaz. Vai ir tur ūdens? Ja degustācija tā 50, ja pērta būtu 30. Viss. Širā? Jā. Tā jāiet pēc ķešana. Jā, iet pēc ķesels. Jā, kas vēl labs jāpastāst? Anta laba. Abartes, vai ne? Tas arī labais ir krietni. 45 jau. Jā. A glāzītes nav? Ir. Tā jā. Visi samāciet. Gribās jau Samagoneču kādu, nu? Dāma, lai būtu priecīgāka, viņa ir lakatiņa turētāja vai kādu... Jau izpirkts ir. Ir izpirkts, saka, ka jau vairs nebūs. Var jau nošķirni, bumbiekirmi. Būs tieši? Nu, nebūs tieši. Tur laikam arī vairs nav. Ir sīks vairs nav. Vai drusku... jau ir. Un tad gaida un redz, kas tur atkal notiks. Tad mēs turpinām tirgoties, tad vadītājus es ļoti lūkšu uz kafeju. Ja vadītāji mani nedzird, lūdzu pasakiet viņiem to, un 40 minūtes apmēram pēc koncerta sākuma, beigām mēs sākam balli. Es jums visiem ļoti pateicos, ka jūs šodien esat šeit, ka jūs tik ļoti forši sadejojat ar saviem draugiem, kaimiņiem, radiem un paziņām. Piedodiet, ja kaut kas tādam... Jānofilmē mans partneris. Valters. Valters? Kur ir Valters? Nē, Viestur. mēs valkām. Viestur, saņemies tevi filmē. Jā, jau. Atpogā podziņu augšējo bišķiņu. Šitā labi. Ģērbjamies uz pirmā daļā. Viņi man pasmaidīja acīs, vai sev? Nevajag? Viņi mazāk gribēja nekad. Tā kā, lai izdodas, jā? 3, 4. Vai žūriem? Mūdeļ ļaunka piešķirā. Viņi visi saliek sobā. Kāpēc? Mani krekliņi ir uzlaucies dilts. Viņi kleptomāni. Viņi saka, viņi neko neatcerās, neko nezina, bet iebāzusim mazā krekliņu iekšā un saka, pirmo reizi redz tādu. Nāksies uz mūsu krekliņiem drīz vārdus rakstīt virsū. Tas jau nav nekas, Ko vispār rakstīt, ko vajadzētu? grib, bet viņi visi būs pie laužas somā un pēc tam školnīt. Visiem, kam trūks, tie meklē. Ginča, ko apēdi? Kaut kādu nelabu sieru. Jačik ļoti labi Samagonečka rekomendēja, tev vajadzēja paprovēt. Naču es iedošu naudiņu. Neko iedodu viņam naudiņu, jā. Nepietiek. Pietiek. Tikai pacerties? Pagarušo tev iedos mazos Samagonečku? Nē, es gribēju nopirkt. Visu? Ko, Nē, pudeli? tur es gribēju mazo Tur pa pudeli. latika, jā. Jā, man nav latika. Tie nāc pakaļ.
esam. Šis zils ir baltainiem tādiem. Un arī varētu tā kā pie šitās te krekliņa tā kā uz vai ir tādiem baltainiem ciešiem rektāri šitādi. Varētu paskatīties uz maniem? Tu tur ielikt? Faktiski knapi tiku, man tur tāds šmakauņieciņa stendiņš iepatika. Bet tad es atcerējos, ka es tā dikti sapucējies un es tā kā teju kāju. Sapucējies jau tu esi, bet es tev teikšu tā, ka šodien visiem bija jābūt tautas godā. Paskaties zālē, ja? Meitenes, kuri mana saimes meitenes? Saģērbiet to Imantu pēc cilvēku. Kad jau viņš te ir atnācis, tad jau es viņu ņemšu palīgā, bet no šī tādā skatā es nevaru neko darīt. Būs pilnīgi cits vīrietis, jūs redzēsiet. Nu, ļoti. Tad, kad mēs apratīšies ar manu ārtiņu sakas kopā, Nore. Tā es nezinu, vai labi, bet tas bija ļoti ātri. Tieši. Kaut vienmēr viss ir ātri. Man tas galvenais jautājums. Man tirgus ļoti patīk. Vai, kas tur pa burvīgi rindu, bet te tikai tirgosies vai varbūt uzdejos apavidā? Nu, bet, protams, ka mēs šodien dejosim. Mēs taču tautas godā visi esam. Un zini, kā vēl dejosim meitām un puišiem krustosimies. Un viens ar otru un viens ar pirmo. Pirmais ar otru. Jau tā kā diezgan tā laikmetīgi, ja puiši ar puišiem un meitas un meitām arī. Nē, nu Imanti. Nu, pāri, tu tikko tas būs tā, ka Rīgas saimes puiši ņems Daugavpils saimes meitas. Jā, labi. Un tā Daugavpils puiši ņems Rīgas meitas. Nu jā, nu apmēram tā. Kurš vairāk var paņemt, ja? Nu tā redzēs, ja? Bet tiešām puišiem nereiz neuzdējot. Nu kas to zina, tad jau redzēsim. Jā? Jā. Bet tu zini kā, es jau te tā sapratu, ka te to ļaužu daudz, un lai arī es tā kā nebiju uz tevi cerējusi. Nu, kaut vienu parādi. Tā, meklējam zālē ir inspektors Agris. Kur ir inspektors? Vai jūs redzat inspektoru Agri? Inspektors Agris tā runā, esot liels speciālists tādās 9 soļu tehnikās, un nevienu kolektīvu esot
No sākuma viņa likās ļoti līdzīgi vienai sanepītas stancijas vadītājai. Bet es ieskatījos dziļāk un sapratu, ka viņa ir ļoti plašas skatuves mākslas, var pārstāvēt un inspicēt. Profesionāls sēdienis. Tas ir...
Otro daļu iesāc. Kā tev šķiet? Pavasarīgas, līganas, dziedātības? Stāsts par trešo kritēriju. Pavisam nesen izlasīja anekdoti. Meitene satika puisi, viņš bija slaids un maz runāja. Viņam iepatikās, viņa apprecējās, un tikai pēc tam viņa saprata, ka tas puisis vienlaicīgi nevar ievilkt vēderu un runāt. Vīriešu darbus mājās. Atnācu mājās, nogulūzu uz dīvānu, ieslēdzu televizoru. Grūti bija, bet šis jādara. Ādams teiks taisnība uz veselību. Redzi, vīriešiem nav tik viegli. Nu tad, lai meitenes, Uluvēlas un Bānīša meitenes Krēsburgas polku dejori, un nāk stājās, un pēc viņiem puiši. Pēc tam divi puiši, Bānītis un Uluvele, puiku deju, es biju puika.
meitenes klausa čaļiem un viss. Nu, es domāju, ka tajā brīdī bija ļoti interesanti skatīties uz Airas Baumanas seju, lai viņai viegli smilts. Un kā viņi vēroja, kā mēs tad ālējāmies ar tām, ne savām meitenēm. Un tātad tas, ko jūs esat aizsākuši, tas ir baigi labais moments. Es zinu, ka tas ir prieks. Un tas arī praktiski ir pats galvenais, jo es saviem dejotājiem nekad nesaku pavēles formā smaidiet. Smaidīt! Visiem! Es vienmēr saku, dejot ir prieks, dejot ir laime, un tad, kad ir prieks un laime, tad tas smaids ir tāda sekundāra lieta un tāda reakcija uz šo te skaisto sajūtu. Man šī sajūta šodien bija. Vēl viena lietī, ko es gribu pateikt, bet tas ir baigi interesanti. Es patās nolasīju, es neteikšu, kuram kolektīvam, kā tas bija, kurš tas bija cilvēcīgs, bet es nolasīju no lūpām vienu čāli, kurš bija no viņa čaļa lūpām, kurš bija aizslēpies ar savas meitenes, un teica, kas tagad? Tas bija skaisti. Un pēc tam, kad tā meitene bija atbildījusi uz šo te ārkārtīgi ātro jautājumu, tad viņam atplauka tāds smaids, jo viņš zināja, kas jādara tālāk. Lai jums labi partneri, mīļie. Un šo frāzi, kas tagad, kuri pārģērbjās, kuri tā aiz kulisēm. Jo tagad notiks viena nebijusi lieta. 8 kolektīvi deleģē savas labākās balsis un te taps viena kopdziesma. Tā deleģēšana, es teiktu, 3 pāri. Apmēram 3. Apmēram, vai 6 balsis. Jo mēs zinām, ka drīz ir koru kari, mēs zinām, ka banka ir kori. Galu galā Saeimas deju tirgu arī vajag kori. Dejojuši esam, tagad dziedāsim. Lūdzu, Saimi, palīdziet mūsu viesu kolektīviem atrast 3 līdz 6 skanīgas dziedātājs un nākam augšā uz skatuves. Vajadzētu pirmos aizmetņus jau sūtīt. Spēcīgāk. Paldies! Tagad meitas. Zum. Lūdzu, un! Tīrāk lūdzu, augstāk balsīs, un! Paldies, viss kārtībā, ja? Tātad sekojam līdzi tekstam. Tā, uzstājas jauktais koris no... Saeimas deju tirgus koris. Aplausīt! Uzmanību, iesāk puiši. Un!
visu jau pateica, nu. Man ļoti patīk šī. Vai tad tu neesi vienā šovā piedalījies? Kopsavilkumu mums vajag. Kopsavilkumu, rezumē. Dejošana, man liekas, kad iet vairumā. Un es skatījos, kad jūs jau tā knapi, ja te sastilpstiet dažs labs kolektīvs uz šīs skatos, un tas tikai priecē. Tieši tā arī daram, tieši tā arī turamies kopā, un caur dejošanu un dziedāšanu, caur šiem svētkiem, kuriem mēs esam, man liekas, jau gatavi šogad, tā mēģināsim izdzīvot. Nu pat kā Ārtis arī izrāva burtiski man no mutes domu teikumu ārā par smaidīšanu. Kad es dejoju, mums tieši teica, smaidiet, kas domāju, nu kā te var pasmaidīt, ka par soļiem jādomā, tur tas jādara, viss kaut kas jādara, nav laika smaidīt. Un tajā brīdī, kad tu sāc smaidīt, tad tu saproti, jā, tā deja ir aizgājusi, un tu esi kļūst par dejotāju. Un es šodien redzēju ārkārtīgi daudz cilvēkus, ka tiešām no sirds smaidīt. Tātad jūs esat lieliski dejotāji. Paldies jums! Ikdiena, bet arī šodien es jūtos te ļoti labi un man viss patika, un es pateikšu, kāpēc. Man liekas, ka Lāris jau pieskārās tam, ka šeit ir dzimis kaut kāds maziņš know-how. Ir ritmiskākais kolektīvs, un šis certifikāts ir spēkā visā Latviņamerikā. No Uglunas zemes, jā, līdz tam kanāliņam, kas tur iet pa vidu. Nevar arī Nikaragvā, lai iet vaļā. Un kuram kolektīvam? Uz skatu mēs aicinām vadītāju un kolektīvu pārstāvi. Un ritmiskākais kolektīvs ir Torģerī. Tāpēc jums trauciņš kaņeku sviesta. Nākošais certifikāts ir sportiskā. Vidu viņš taču galvi viņām. Es miltīgi nepiesūtu. Es esmu pārsteigta. Man ir laiviņas. Mēs pēc tam varēsim.